Labdien! Mans vārds ir Valters Gražulis, mācību uzņēmums viņa partners. Šodien mums ir ikmēneša saruna ar viņa treneris, un katru mēnesi mēs veidojam tādu sarunu par kādu specifisku jautājumu. Šodienas eksperte mums būs Inga Šadurska. Un Inga Šadurska ir vairāk nekā pietiekami pieredze, lai diskutētu par šo jautājumu. Un viss interesantākais šajā sarunā, tas, ko es mēģināšu atrast gan priekš sevis, gan cerams arī priekš jums pārējiem, būs par to, kā šos tehniskos mērķus, kas ir uzstādīti uzņēmumam, kas ir vajadzīgi izaugsmē un citām, kā viņus padarīt organiskus cilvēkiem, jo bez cilvēkiem jau neko mēs sasniegt nevaram. Nu, ko tūlīt pievienosim Ingu un ķersimies. Būs arī interesants skatījums no tādām divām pusēm, jo man sevišķi interesanti arī sarunā ar Ingu ir tieši tas jautājums, jo es vairāk skatos racionāli, tad Inga vairāk cer pievienos cilvēcisko pusi. Inga, čau! Sveika! Čau, Inga, sveika! Inga, es jau klausītājus, skatītājus lēnām iepazīstināju, par ko mēs šobrīd runāsim, par mērķiem, par cilvēkiem. Pavisam īsi stādīt tikai tevi priekšā ar to, ka tava gan akadēmiskā, gan praktiskā pieredze noteikti ļauj runāt par šo tēmu. Izstāst tiem, kas tevi mazāk zina vai kādu laiku nav dzirdējuši, kas tu esi, ko tu dari, kā tu vari palīdzēt cilvēkiem. Jā, liels paldies! Mana tāda nozīmīgākā profesionālā pieredze nāk no 3 organizācijām, lielām organizācijām, un faktiski šajās organizācijās es esmu darbojusies vienmēr ar un ap vadītājiem, ar un ap viņu komandām, un ļoti piedzīvojis to caur to teorētisko uz to praktisko, kā tās lietas norisinās, un faktiski kāda loma ienāk vadītājam, ja viņš spēj arī apzināt to, kas ir vadītāja loma līdz galam, un arī tad, kad nespēj. Un tad, kā es esmu parasti teikusi, ka tad, ja vadītājs īsti nesaprot, kas viņam ir jādara, tad vienmēr tie neizdarītie darbi nonāca man uz galda, ja, kā personāla vadītāja, attīstības vadītājai. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka lai man nevajadzētu darīt dubult darbu, ja, un mans darbs nesauktos pēc 6 vakarā, tad ir drīzāk jāsāk palīdzēt un vadītājiem iedot atbalstu, faktiski vislielāko, ne tik ļoti varbūt pat zināšanas, bet kā atbalstu, kā tas ir vadīt komandu. Un šobrīd jau 4. gadu es esmu izstājusies no korporatīvās vides un sajūtu uz to piepildījumu strādāt un sniegt atbalstu, dodot atpakaļ to, ko es esmu ieguvusi, un arī ārkārtīgi liels prieks un gandarījums man ir daļā no iespējamās misijas, kas atbalsta skolu organizāciju vadītājus, un arī šeit es turpinu mācīties un smelties ieraudzīt, kā tas ir viņiem, kā vadītājiem vadīt lielākas, mazākas organizācijas. Tā īsumā. Man liekas, ka vairāk nekā pārliecinoši. Inga, pirms ķeramies pie jautājuma, es pārējiem drusku nokomentēšu, ka tie, kas mums šobrīd klausās Instagram live, droši rakstiet jautājumus, ir moderators no viņa partners puses, mēs ar Ingu centīsimies nedaudz paskatīties un arī pievienot šīs lietas. Savukārt tie, kas skatīsies mājaslapā vai Spotify, tiem ceru papildinās arī šo klausītāju jautājumu. Inga, es sākšu ar lielo jautājumu. Mums bija virsraksts. Virsraksts šai sarunā bija tāds, ka aiz katra mērķa stāv cilvēki. Ja? Un es drusciņi varbūt sākumā ievadīju tās pirmās 10 sekundes par to, ka es jāatzīst godīgi, visbiežāk esmu uz mērķiem skatījies caur sistēmas prizmas. Par to, kādi viņi jāuzliek, lieli vai mazi, par to, kā viņus mērīt, vai tas ir KPI, par mērķu sistēmām, vai tas ir OKR, smarti, vai tas ir atskaites. Protams, arī zināms kontrolas elements, bet man ļoti, ļoti interesanti arī pašam personīgi ir šis cilvēciskais faktors, jo skaidrs, ka ne organizācija, neviena komanda bez cilvēkiem to nevar darīt. Bet tad mans jautājums ir, vai tu vari ieskicēt tādu pirmo domu mūsu sarunas virsrakstām, vai katra mērķis tavu cilvēki? Kā tu saproti šo tēzi vai jautājumu? Jā. Lieliska tēze, lielisks jautājums, ja, un vispār, manuprāt, ārkārtīgi vienkārši, bet ļaušu to paskaidrošu to, kā es to redzu. Ja tā pavisam īsi, es teiktu, tad tā definīcija būtu sekojoša, ka jebkurš komandas mērķis, lielāks, mazāks, platāks, šaurāks, ja vienalga, kā mēs uz viņus raudzītos,
nevar tikt sasniegts bez cilvēka, bez darbinieka. Un darbinieks būs tas, kurš pateicoties viņa spējām, talantiem, pūlēm, iesaistei, būs tas, kā veiksies šo mērķi sasniegt. Tātad ļoti tieši, ja, tas nozīmē, kas būs tie resursi, tie cilvēki ar kādiem talantiem, kas palīdzēs sasniegt to, kas ir jāsasniedz. Es tev sadurdēju. Kamēr es tev klausījos, es varbūt vērsīšos pie tiem, kas ir Instagram laivā. Droši ierakstiet arī jautājumus tādus varbūt negatīvus vai pārdomus. Ar kādiem izaicinājumiem sastopaties, kas jums nepatīk mērķos, ko nedara jūsu vadītāji, ja? Varbūt no tādas nepozīcijas, jo tad mēs paskatīsimies, vai mums veidojās. Jā, ļoti labi. Inga, tu pieminēji vienu terminu, ko es atdzirdēju, talanti, ja? Un es saprotu, ka, protams, kā pozitīvā tēze ir atrast talantus tamī, kur cilvēks ir spējīgs, un tad saslēgt viņu tanīs lietās, kas ir jādara, attiecīgi cilvēks piepildīts mērķis sasniegt. Kā saprast, ir sarežģīti. Es varu vēl vienu burtiski refleksijas teikumu. Kaut kādus gadus atpakaļ es veidoju vienu personīgās attīstības projektu Viņa Yourself, un tur viens no uzdevumiem, burtiski 2 sesijās bija pieaugušiem cilvēkiem, tādiem 30 plus, bija jāuzraksta savs talants. Un man jāsaka, ka 70% cilvēku to nevarēja izdarīt, kaut gan mēs neprasījām neko pārdabisku. Ja? Bet šeit ir vēl grūtāks jautājums, ja pats cilvēks nezina, tad kādai trešai personai, kas ir vadītājs vai komandas vadītājs, tagad ir jāatpazīst tie talanti, iedot savu skatu punktu. Jā, Valter, es nevaru nepiekrist, un arī man viena no tādām programmām, kas man arī iedod tādu dziļu gandarījumu, jā, ir runāt par talantu vadību. Atkal apzināties, ja, tieši cik svarīgi ir vadītājam izprast savus cilvēkus un vispār vai vadītājs arī apzinās, ja, ar kādiem talantiem viņa darbinieks strādā viņa komandā. Bet pašam darbiniekam tas arī var būt ļoti grūts jautājums, un arī šo jautājumu liekas tik vienkārši, ja, kā tu teici, bet īstenībā ir tik sarežģīti. Un es esmu piedzīvojis, ka vienmēr pusi no komandas būs ļoti apmulsus, ko tieši atbildēt, ko tieši tas iekļauj, ko tieši tas nozīmē. Bet viss jau ar šo sāks. Ja cilvēks individuālā līmenī īsti nav aizdomājies un arī neapzinās, tad jautājums ir, kur tad viņš pats ir mērķiecīgi nonācis kādā vidē un ar kādu šo te savu ambīciju un darbiem, uzdevumiem, ko vēlas sasniegt, vai vienkārši ļaujas, ka kaut kāda iepriekšējā pieredze un kaut kāda akadēmiska izglītība iespējams tur derēs, bet vai tas ir tas aicinājums, ja? Un ļoti bieži, protams, mēs neuztveram nopietni tos mūsu talants, ja? Jo cik man nācies saskarsties, vienmēr ir tādas reakcijas, bet kas ir tās, tas jau nekas nav īpašs, ja? Ka to un to darīt, to jau visi var, ja? Un tad man gribas vienmēr teikt, paga, apstājamies, ja? Un tiešām izvērtējam, vai tā tas ir. Bet kas tad šeit ir tas iztrūkošais elements, ja? Jo liekas, kur tad pieaugušais cilvēks nodzīvojas varbūt pusmūžu, kāds nāks, ka vienkārši neizprot vai nevar apzināti teikt, jā, šī lieta ir man stiprā puse, ir tas, ka nav, teiksim tā, ir iztrūkus kaut kādā posmā, varbūt arī visas dzīves posmā, saņemt atgriezenisko saiti, kas to apstiprina. Jā, mēs esam kaut kā plūduši, kaut kas ir sanācis, bet neuzskatām to pārāk varbūt kaut ko īpašu. Slikti nav, neviens, kā teikt, nav arī teicis, ka tas ir konkrēti netiek labi darīts, bet arī neviens nav par to nesis šo te apstiprinājumu. Es pat neteicu pa uzslavām, vienkārši apstiprinājumu, ka tas, kā tu to, Valter, dari, jā, es pilnīgi redzu, kā tev mirdz acis, tev plūst enerģija, jā, un tam līdzīgi. Un tas ir tas moments, ja, kur mēs sākam miksēt ar to, kas ir iemācīts, ko mēs mākam ļoti labi darīt, pret to, kas ir mans talants. Un ja vadītājs nav iepazīstis komandu, var arī, kā lai pasaka, miksēt šīs divas lietas. Ja? Piemēram, ja es redzētu, Valter, es tev ņemšu kā piemēru, ja es būtu novērējis, ka Valteram ļoti labi sanāk, piemēram, tur, teiksim tā, jā, vadīt stratēģijas, jā, mērķu uzstādīšanu un tā tālāk. Jā, es redzu, ka acis mirdz un šķiet, ka tas viņam ļoti labi sanāk, bet varbūt ir vērts man pajautāt, vai tā tas tiešām ir. Varbūt Valters to ir paņēmis kā tādu izaugsmi, varbūt ir ienesis savos mērķos, ka es to gribu apgūt,
jo tas man iespējams palīdzēs piepildīt kaut kādus citus talants un citas stiprās puses, bet tas nebūtu nenozīmē, ka es tagad gribu katru dienu par mērķiem runāt un par tām lietām darboties, ja tas tāds, tikai tāds kā uzdevums, ja. Un ja vadītājs šo palaiž garām, ja, tad viņš dažreiz var izdarīt, tā teikt, lāču pakalpojumu, ka viņš iedod tādus uzdevumus, kas varbūt nemaz nav talanti, bet darbinieks var izdarīt pietiekoši labi, bet tas nenozīmē, ka tas ir talants. Ļoti interesanti doma. Vismaz man likās. Es noreflektēšu, kā es viņu sapratu, un tad aicināšu tev pastīties no abām pusēm, gan no darbinieka, gan no vadītāja puses, vai no dažādām lomām, ka no viens es saprotu tā, ka mums pašiem, tad ir zinām kritēriji. Tā ir lieta, kas dabīgi padodās, viņa kaut kur dabīgi padodās. Un tas arī ir pirmais čēršus laikam, jo to mēs norakstam. Mēs zinām par to, kas mums nestrādā, bet to, kas mums dabīgi padodās, klausīties, runāt, strukturēt, pildīt Exceļus, tas liekas paši par sev saprotams, tas visiem liekas. Otrs, ko tu minēji, tomēr plus zinām enerģija. Tad acis iemirdzās, enerģija ir, jo tanī mirklī atrodas laiks, cilvēks ir dzīvs. Un tā super interesantā lieta, kas man likās šobrīd, ko tu teici, ka tad var otrs čērslis. Pirmais ir nodefinēt, bet otrs arī prasa saprast, vai tas nav apzināti izveidots, lai es būtu tur, vienalga veiksmīgs, būvētu karjeru kaut kādu, bet patiesībā tas nav īstais. Tas nozīmē, ka vēl tas kritērijs ir, kurš no tām lietām, kuras man padodās, kurš ir īstais talants, kurš nav. Labi, un atgriezniskā saite, labi, Inga, bet pagaidām mēs paliekam tieši cilvēka līmenī, ne vadītāja līmenī. Kā es kā cilvēks varu tad nonākt līdz tam, šie ir mani talanti? Jo vēlreiz, ja iedomājamies pasauli, kurā mēs tomēr uzņēmumā arī varam pieteikties uz kādiem no projektiem, uz mērķiem, uz amatiem, uz kaut kādām lietām, tad jau būtu svarīgi arī, kad arī no manas puses zinu, kas ir tie talanti. Iedod vēl drusiņu kādu savu skatījumu, kā pagaidām es bez vadītāja, es pats varu. Pēc tam jauns gads, jauna iespēja. Kā es pats varētu vēlreiz nodefinēt, nosaukt vārdos tur tos savus talants un savus spējas? Jā. Ļoti labs jautājums, un tas būtu veselīgi ikvienam arī tie, kas vispār, kaut cik saprot, savus talants, tad es aicinātu, un to es arī patīk pa laikam šad un tad, paskatos uz sev it kā no malas, bet ar refleksiju, ar pašrefleksiju, un to var darīt tik vienkārši, kā piemēram, pagājušā nedēļa, no visiem uzdevumiem, no lielākiem, mazākiem iesaistes, kas man aizrāva visvairāk, kur es pilnīgi jūtu deksmi un kur es būtu vēl pavadījis laiku, neskaitījis laiku, lai šos uzdevumus paveiktu, un kur, es atliku, un es tur ir kaut kāda vēl iemesla, kāpēc mēs atliekam, varbūt mēs nemākam, nezinām, vēl, bet kas ir tā kā bijis, kur mēs labāk kādam atdotu, nekā paši šos uzdevumus veiktu. Tas būtu viens. Vēl var, protams, paskatīties dziļāk, padomājot kopumā par savu tādu izaugsmu ejot uz priekšu, kas ir tas, kur es gribētu nonākt, kā tas man ir, vai es jūtos stiprs ar šīm nepieciešamām kompetencēm, prasmēm, kāpēc es to vispār gribu, jo kāpēc varbūt būtu tas arī pirmais jautājums, kāpēc es gribu darīt to, ko es gribu darīt, kas tieši ir tas aicinājums, jo tas nekādā gadījumā nevar būt tehnisks, vai matemātikas vingrinājums, tāpēc, kad Valteris tā dara, vai Aldis tā dara, un tāpēc es arī tā darīšu. Un tāda, protams, ir ļoti daudz arī šie te palīdzošie personības testi, te ir daudz un dikt liels klāsts, ko var apskatīties. Es personīgi pati gan ieguvu priekš sevis, gan arī apguvu 20 gadus atpakaļ disku metodi, un jāsaka, ka 20 gadu garumā es esmu to ikdienā pielietojuši priekš sevis, es vienkārši vēroju kāds caur disku metodes, kāda man tā uzvedība ir, kas man aizrauja un kuri uzdevumi, un, protams, arī ar to es secinu savus stiprās puses un tā tālāk, arī to, kas man nav, un es arī to apzinos, un tad kā apzinoties to, kas man ir mazāk, varbūt, kā stiprā puse, kā tad es ar to tiek galā. Tā kā arī disks, vai tas būtu MBTI vai jebkurš, kas varbūt palīdzoši, es teiktu, tas ir ļoti veselīgi iziet cauri, un tad ko man patīk vienmēr aicināt apskatīties, ir kā tā joma, tas amats, uz kurā es esmu šobrīd, vai arī es plānotu pāriet, gribētu tur nonākt, kā tas arī iet kopā ar manu uzvedības stilu. Piemēram,
Ja cilvēkam interesētu tiešām, tagad rekur viss modernās un nepieciešamās nākotnes profesijas, kas saistās ar AI un tā tālāk, protams, tur var būt daudz dažādas nianses, bet, piemēram, tas ir vairāk izpētoši, analītiskāks, uz datiem, uz informāciju vērsts, kur faktiski tā ikdiena būs datos peldēt, un spēt visu to informāciju absorbēt, secināt un tā tālāk. Kā atbilst manam uzvedības stilam? Ja, piemēram, cilvēkam ir ļoti izteikts ekstraverts un viņš ir vairāk vērsts uz cilvēkiem, uz sadarbību, netik ļoti būt datorā un pētīt un analizēt, es apšaubītu, vai tas būs tas gandarījums. Ja šādi tipu uzdevumi būs gandarījums. Iespējams, var kaut kādā nelielās daudzumos būs strādāt ar datiem, protams, bet ja tas ir ikdienas darbs, tad es teiktu, ka nāksies sevi ļoti, kaut kā, tur laust un mainīt, un tad jautājums, vai to vajag. Un trešo lietu, ko es noteikti ienesīšu, es tam ticu, šī pat atgriezeniskā saite. Es vispār uzskatu, ka atgriezeniskā saite ir faktiski vienīgais, vislabākais attīstības un uz attīstību vērstošais instruments. Ja, protams, to dara pareizi, tāda it kā maz nianse, bet ļoti svarīga nianse. Un šī atgriezeniskā saite tad ne tikai tur vadītājs, kas arī ienes un saka, jā, Klau, Valter, es esmu novērojis, to un to un to, un tā ir tāda mana sajūta, un tad mēs sarunā mēģinām saprast, vai tā tas ir, vai es esmu pareizi novērojis tās stiprās puses. Bet atgriezeniskā saite arī var būt no kolēģiem, arī var būt kādreiz no mājiniekiem. Ar mājiniekiem uzmanīgi, dažreiz viņi būs pasargāti un teikt, nē, ko tu, nevajag tur iet kaut kādu ceļu, tas ir riskanti. Bet arī kolēģi var būt ļoti labs resurss, kurš var atbalstīt. Un profesionālā veidā vēl vislabāk jau kādreiz ienāk tie neatkarīgie, atbalstošie profesionāļi, vai tur supervīzors, vai coach, vai mentors, kuram nevajag īsti tur dalīt teritoriju un nav greizsirdīgs, kur kāds varētu iet, bet tīri ar tādu prieku un atdevi un ar tādu vēlmi palīdzēt cilvēkam ieraudzīt un arī palīdzēt attīstīties. Un faktiski šeit arī nonāk, ka tādā individuālā līmenī mēs varam ķerties klāt un arī izveidot savu attīstības ceļu, attīstības plānu. Kuram nav jābūt tādam kā Himalai, šausmīgi stāvam un agresīvam, bet kaut vai soli pa solim, kā lēnā garā es redzu un atrodu tādu, es teiktu, on the job, ikdienas darbos pieeju, kā es savu stipro pusi mēģinu vēl un vēl, pielietot un redzēt un secināt. Un, protams, ne tikai, ka to es daru, bet tur noteikti vienmēr apakšā ir kādas zināšanas, jo kāpot nākošā līmenī, noteikti tas nozīmēs, ka mans talants ir jātīst arī nākošā līmenī, tas nevar palikt tā, kā es to daru šodien. Tā es redzētu. Paldies tev, paldies. Es arī tikai padalīšos ar refleksiju tevi klausoties, jo es domāju, ka kultūra zināmā vērā mums tā skaitā mēs neesam labi arī tādā vienkārši komplimentu saņemšanā, jo nevienu neaizskarot, es domāju, ka diezgan daudz, ja kāds mums saka paldies vai brīnišķīgi, tad mēs tā vietā varbūt vai pateiktu paldies vai pieņemt, mēs biežāk, jā, tas labi, bet tur nākošais jautājums. Bet es domāju, vispār arī kultūrā šo komplimentu saņemšanu, zināmā mērā ir indikācija kaut kur. Mēs kādreiz diskutējam ar vienu cilvēku privāti par to, ka viņš teica, ļoti interesanti vērot ir dzimšanas dienas apsveikums, ko cilvēki raksta. Un viņš teica, zināmos gados zināmas lietas, ja tā apzinātāk pieiet, ir kaut kādas lietas, kas atkārtojās. Cits savu joku, cits ne, un zināmā vērā tā arī indikācija kaut kur. Un trešā lieta, kas man norizonē arī par to, ka mums nav izteikti, mēs arī paši diezgan daudz mācām vadītājus, kā korekts netarienisko saiti, kāpēc tas ir vajadzīgs, visas šīs lietas, bet jāsaka, maz ir arī tā kultūra jautāt un apzināti un iet, vai tie ir kolēģi vai kādi. Protams, atkal uzmanīgi, lai mēs neietu par to komplimentu uzprasīšanos vai tikai kaut kādiem, te būtu viltus iemesli, bet šis, man liekas, ir ārkārtīgi būtisks elements, ārkārtīgi būtisks. Jā. Ļoti labi. Ingu, zini kā, mēs vēl paiesim, tu pieminēji disku, mēs vēl drusku vēlāk, es tev pajautāšu precīzāk. Man vēl ir šajā aspektā jautājums. Tad vēlreiz tas, ko mēs skatāmies, aiz katra mērķa tev cilvēku, viena no hipotēzēm ir, ja mēs zināsim talantus un vairāk sadalīsim, jo efektīvāk, laimīgāk būs. Un tagad paskatīmies no darbinieku puses, paskatīmies no vadītāju puses. Un es tev nedaudz gribētu varbūt piedot
tādu sadzīviskumu šim jautājumam. Pateikšu, kāpēc. Paskaties. Mēs ar tevi runājam, izklausās pareizi, zināt talantus. Un tad, kamēr tu stāsties, arī šodien pārdomāju šo savu šodienu. Ja, jo es secināju, ka kaut kādi darbi bija operatīvi, atbildēt uz e-pastu vai slēku, ko vairāk manā galvā ir tādi, nenobloķēt plūsmu. Ja tā informācijas plūsma ir jāiet, tad man ir jāatbild. Tad bija jāatrisina kāds ar finansēm saistīts jautājums, tad bija jāatrisina kāds ar projektiem saistīts jautājums, un tad vēl viena sarežģīta situācija ar klientu, kas pieņem to mentālu kapacitāti. Un es tagad domāju, kur un kā? Jo tas, ko es tikko nosaucu, ir ļoti tuvu kādā operatīvā līmenī, bieži vien dzīvo vidēja līmeņa vadītāji. Kur šo jautājumu griezumā parādās jautājums atrast talantus, par to runāt un kā to izdarīt praktiskā dzīvē? Iedod savu skatījumu vai savu pieredzi. Jā, Valter, es varbūt laikam pieturēšos pie tā, tad, ja es tagad raugos par vadītāju, vadītāju lomu. Un tas arī, laikam, ir tas manā pieredzē tāda lielākā mācība sākt ar šo, gan arī par šo runāt vispirms, pirms mēs aizējām pie kompetencēm, pie jebkā, vai vadītājs izprot savu lomu, kas viņam ir jādara. Jā, jo būs vadītāji, kur teiks, man ir jānosprauž mērķi, un tur dažreiz pat tā, ka pašam arī jāskrien, tas viss jāizdara, jo, tur tie pārējie, tur kaut ko tur, un tā tālāk. Ar kādu to vīziju un sapratni izprot, to, kas man kā vadītājiem būs jāspēj jāizdara, un tad saprast, kas man pašam patīk, nepatīk, vairāk vai mazāk, kuri ir tie mani paši svarīgākie uzdevumi konkrētajā dienā, kuri varbūt nav tik svarīgāk, varbūt kādreiz mēs vispār varam arī deliģēt un arī nedarīt, gal galā, ja arī mums tāda iespēja ir, ja mēs to pareizi spējam sakoordinēt, bet kas tad paliek uz tā galda pats svarīgākais? Ja? Es esmu vienmēr esmu uzskatījusi, un arī es to esmu skatījusies, kā es esmu vadījusi, komandā darbiniekus, ka darbinieks būs pirmais. Tam, kuram es palīdzēšu, lai viņš spēj izdarīt savus jautājumus un lietas, varbūt pat iespējams saprast arī, ka man var palīdzēt šis darbinieks, piemēram, vai to atrisināt, bet nevis sākt ar saviem svarīgākajiem uzdevumiem, un tad, ja man paliek laika, tad es paprasīšu arī, kā viņiem klājas un iet. Bet, tas spēja saprast savus stiprās puses un kas ir mans pats galvenā misija, ko es gribu kā vadītājs panākt, es teiktu, tas būtu tas sākuma punkts. Piemēram, mēs strādājam vienmēr būs vienā vai otrā veidā mūsu klienti, tātad darbinieks klienti, iespējams, tie ir tie paši, varbūt primārie jautājumi, kas ir fokus zonā, un tad iespējams paliek, tur nākošās lietas, administratīvās lietas. Es skatītos šādi, kādā veidā to dienu spēj salikt kopā un ar kādu fokusu un prioritātēm. Un ja ir tā prioritāte cilvēks un darbinieks kā vērtība, kurš arī ir komandā nevis vienkārši darīt savu darbiņu, bet palīdzēt arī vadītājam, sasniegt tos mērķus, kas ir jāsniedz, un es domāju, ka tā miedarbība var ļoti labi veikties, un tas ir tas komandas darbs, ko faktiski mēs gribam panākt, kad visa komanda ir viens pa visiem, viss pa vienu. Man ir nācies piedzīvot tādu 3 muskatieru sadarbību, un tas ir fantastiski, ka mēs arī ne tikai komandas līmeni, bet arī vadītājiem spēj dot to atbalstu, kas nepieciešams. Paldies tev, paldies. Es atkal saviem vārdiem, es domāju, ka es saņēmu gan precīzi atbildi, jo es savilku to nedaudz viens ir piemēru instrumentu, mēs kādreiz vadītājiem no angļu valodas ir paņemts tas one-pagers vai A4 lapā spēt izdarīt, vai tā ir efektivitāte, vai tā ir stratēģija, vai nodaļa stratēģija, bet būtisko. Un tas tā vienkārši ļoti vienkārši, bet sakārtot pamatlietas. Un es sadzirdēju tas, ko tu teici. Ja es varu precīzi nodefinēt savu atbildību, kāpēc es šeit esmu, precīzi nodefinēt savu lomu, tur man parādās šīs prioritātes, kas ir cilvēks, klients vai nosauktos, tad skaidrs, ka tam atradīsies gan laiks, gan jautājumi. Ja viņš tur nebūs, tad arī nebūs. Un patiesībā, ko vēl es sadzirdēju arī, ka
ka arī tur var būt dažādi skatu punkti. Kāds var to pastīties savu racionālo pusi, man pašam būs labāki rezultāti vai mazāk jādara vai mazāk stresa, var padarīt caur emocionālo vai vīzijas pusi, ka tādējādi es daru labu darbu palīdzot saviem cilvēkiem, jā, ļoti labi, jā. Bet patiesībā, jā, ja es izvirzu to par prioritāti, es atradīšu veidu gan kā saskatīt ikdienas sarunās šo talantus, gan kā ielikt viens pret viens sarunās vai citur, jā. Ļoti labi, paldies tam, paldies. Inga, tu pieminēji disku, un tiem, kas nav pazīstami ar disku, tā ir metodoloģija DISC, 4 cilvēku tipi, katram savas īpašības ir, un pirms uzdot tev šo jautājumu par šo, es ieskicēšu vienu situāciju, un tad man lūgums, ka tu paskaties caur disku prizmu, un varbūt kā tad tam vadītājiem, kā tad tam cilvēkam justies, jo šobrīd ir gada sākums, un pietiekami pieprasīts ir tādas mērķu sesijas, kurā mēs palīdzam komandām saprast, kāpēc tie mērķi KPI ir svarīgi, un, protams, ka vienmēr saka kādu vārdu vadītājs, un tad tiek parādīti šie jaunie mērķi izaicinājumi. Katram savā griezumā, katram savā rokrakstā. Bet tas, kas ir interesantais atkal tādā sadzīves vai cilvēku līmenī, ir tāds, ka tādas ļoti priecīgas, aplaudējušas sejas un rokas es reti kad redzu. Es visbiežāk redzu rūpju savilktus vai vieglākā gadījumā neitrālas, labākajā vai realistiski ķermeņa valoda vai sejas izteiksme rāda. Kaut gan no malas bieži vien ieejot un skatoties arī citās organizācijās, man liekas, jēgpilni, ambiciozi, interesanti, bet tā pirmā reakcija ir iedod drusiņš šo uzvedības tipoloģiju, jo mēs esam dažādi cilvēki. Kā tu to sasaisti un kāpēc ir dabīgi tā pirmā negatīvā reakcija? Jā. Valter, es klausījos un es arī tā reāli mēģināju iedomāties, un pirms es iešu iekšā tipos, ja, man kaut kā ļoti vispirms norezonēja, ja šīs reakcijas, viņas ir arī piedzīvotas, es domāju, ka es pat arī kaut kādos brīžos tieši tā arī reaģēju, tā kā atkal kaut kas, jā, vai priekš kam to vajag un tā tālāk. Bet ja tā paskatās dziļāk, kāpēc tās pirmās reakcijas tādas notiek, ir jautājums, vai darbinieks sapratis šo mērķi, vai tas kāpēc ir izstāstīts. Jā, un praksē ļoti bieži, jā, arī runājot ar vadītājiem piedzīvot, ir ienests, tāpēc, ka to vajag izdarīt, jo tas ir svarīgi. Bet tas nav kāpēc. Jā, un es vienmēr aicinu padomāt par šo kāpēc, jo kāpēc, jā, tad atbildot, kāpēc mēs darām to, ko darām, vai kāpēc šis mērķis ir svarīgs, ko tas mums dos, ko tas mums mainīs, ko mēs iegūsim, un kā darot šo uzdevumu arī iegūs konkrētais darbinieks. Ja, kas, Valter, tev mainīsies no tā, ka tu šobrīd šo uzdevumu varēsi veikt? Protams, tas nav iespējams izstāstīt par katru, teiksim, ātro nepieciešamo darbu. Tas arī nav par to domāts, ja, bet ja mēs ar kaut ko gribam iesaistīt darbinieks, ja, kaut kādā uzdevuma izpildē, tad es sāktu ar to, vai vadītājs ir aiznes šī uzdevuma misiju, tā, lai tā saskarās ar darbinieku sirdīm, jā, ka viņi saprot, jā, un arī saprot, ko tas nozīmēs, ja es to nedarīšu. Jā, un ļoti bieži to ķēdīt mēs varam aizvilkt tik tālu, kad, ja tu, Inga, piemēram, neizvēlēsies to darīt, tad iespējams, man būs jāmeklē vai tavā vietā kāds, vai arī tu palīgs bez darba, jā, jo, tāpēc, ka šo vajag darīt. Labi, tas tāds jau galējais, jā, bet tas ir tas, ko es kāpēc domāju, kā sasniegt, jā, ar to izpratni. Raugoties pēc... Inga, un es pirms tu iesi diskos, patiesībā man arī ļoti kaut kur norezonēja no tās lietas, ko es varbūt piedzīvoju pats, vai mēs mācam saviem klientiem, redz, ka ļoti bieži tur ir neproporcija laikā, jo vadītājs bieži vien ar tiem mērķiem ir dzīvojis mēnešiem, citreiz nedēļām, bet mēnešiem, un savukārt tā komunikācija, kurus mēs izstāstam komandai, bieži vien ir neproporcionāli smieklīgas lietos šo vārdu, ja, tur 10 minūtes, 20, pat ja tās ir 3 stundas, bet tu esi 3 mēnešus dzīvojis vai rēķinājis valdē, vai kas ir tā proporcija, jā. Otrs man te tāds interesants piemērs bija, ka jā, ar pārmaiņu vadību
protams, ka caur mērķiem parasti aicina skatīties, ka to komunikāciju palielināt sadalot. Nevis vienu reizi 8 stundas, bet varbūt mums vajag 8 reizes caur dažādiem griezumiem. Un trešais, atļaušos padalīties tādu mūsu piemēru, kurš ir ļoti interesants tāds sociāls eksperiments norizonēja, kurā mums bija strateģiskās sapulces, viņa partners, un mēs izvirzījām 3 galvenās prioritātes. Un mans jautājums cilvēkiem bija, kurš no to saucamo kontrolēto negāciju apli, kurš no šiem mērķiem jums neuzrunā, kāpēc un ko jūs ieteiktu? Un tas bija ļoti interesanti. Pirmkārt, bija interesanti, man bija vērot, kā cilvēki atdzīvojās. Un kā cilvēki atdzīvojās, un otrkārt viņi trāpīja, jā, šis skaidrs, tas skaidrs, šis, nezinu. Bet tas savukārt tas parādīja ļoti daudz, bija gan labi ierosinājumi, bet gan kas tur palika. Bet ja to nepajautātu, tad mēs dabūtu visticamāk tādu ramdenu sajūtu, un visticamāk tas rezultējotos pēc tam jau tādā realizācijā visā citā. Jā. Tā kā jā, varbūt šī disproporcija, kas notiek galvā un kas notiek komunikācijā, it sevišķi mūsdienās, kad mēs to varam izdarīt veidos, kanālos, formās, jā, tad mēs esam ļoti brīvi. Paldies. Nu ko, bet atgriežamies pie tā diska, jo šis, manuprāt, ir ļoti interesants, ka es vēlreiz tikai nofokusēšu arī gan tevi, gan sevi to disku, jo tas, ko es dzirdu un jūtu, ka mēs lēnām pārslēdzamies uz to individuālo vadības vai attīstību. Jā, jo cilvēks ir unikāls, plus paudzes, plus dažādi citi aspekti, un man liekas, līdzīgi kā medicīnā mums ir, jo tuvāk mēs esam diagnostikai un palīdzībai, mēs neadiagnosējam ciematu vienu, jā, mēs ņemam konkrēti vienu cilvēku. Jā. No otras puses, tad, kad mēs komunicējam par mērķiem, vai tad, kad mēs runājam sapulcēs, tā ir cilvēku grupa, jā, vai tā ir komanda. Jā, un tad kā tavuprāt disks var palīdzēt, vai kas ir tie skaidrojumi, kad mums no vienas puses komanda, no otras puses cilvēks. Un beigās jau tās ļoti individuāli pieeja. Iedod savu skatījumu nedaudz caur diska perspektīvu. Jā. Tātad, es tā kā iešu ar tādu arī caur savu pieredzi, kā es esmu redzējis un saprastu. Tad vispirms katram vadītājam jau pašam ārkārtīgi svarīgi ir apskatīties, jau vēlreiz pārliecināties, kas ir man tie uzvedības paterni vai stiprās puses caur, piemēram, šo metodi. Un vienkārši apzināties, es esmu vairāk šāds un šāds, vai man patīk darīt to un to un to. Un tad... Inga, piedod, es uzreiz varbūt pārtulkošu, respektīvi, tomēr mēs kā vienmēr sākam ar sevi, un ja es zinu, ka es esmu D, un man ir gala rezultāts un precīzi, un es zinu, ka vājās puses man būs detaļas, vājās puses būs kā, pārspīlēta būs kontrole, nevis iesaista cilvēki, tad pirmkārt es padomāju, kā nosekt trūkstošās šīs lietas. Ja? Tās jau ir daļa no atbildes, ja es zinu, kas es esmu. Ja? Tieši tā. Jo, lai cik mēs gribētu, ka visi vadītāji ir ideāli, arī vadītājs ir tikai cilvēks, bet, atkal, ja mēs atgriežamies tā, ka vadītājs saprot, kāpēc viņš ir pieņēmis šo lomu, kāpēc viņš grib darīt to, ko viņš grib darīt, un kāda ir tā misija kā vadītājiem, tad otrs, tas līmenis ir jāsaprast caur diska prizmu, kur es esmu, un tad kādu to kompozīciju savā komandā caur šiem dažādiem diska stiliem es gribētu izveidot. Tātad, atkal, ko es minēju, ir amata apraksts, un es vienmēr liktu klāt arī pasīties, kurš no diska uzvedības stiliem vai kombinācijas vislabāk to darbu varētu darīt, un tad arī apskatīties, kā tas tīri kompozicionāli izskatīsies. Protams, tīri pēc teorijas, mēs varam vienmēr, un es arī tagad raugos no pieredzes apstiprināt, ka dažādība būs spēks, bet atkal, es tā negribu teikt, visiem lūdzu, lai ir dažādība, jāskatās ir no darba profila, piemēram, tur, ja tas ir vairāk monotonāk darbi, diez vai tur varētu pilnīgi visu uzvedības stilu būt vajadzīgi. Bet, ja tas darbs ir dažāds un dažādām rakstura aktivitātēm, tad, protams, cik vien atšķirīgāki varētu būt, bet tai skaitā obligāti saslēdzoties ar amata aprakstu, ka tas ir piemērotākais uzvedības stils, kas to var veikt, es teiktu, tas būtu veiksmes stāsts. Un tieši tā, ļoti arī godīgi paraudzīties, ja, piemēram, es būtu vadītāji arī tur ekstravēti, varbūt ar īstilu, un skaidrs, kad atskaits būs jādara sistēmās, būs jāievada informācija,
Bet varbūt šeit man būs kāds atbalsts un palīgs, kas man var to palīdzēt darīt, ja? Un kas nav pārāk konfidenciāla informācija, bet es to varēšu nodaliģēt. Un kāds to izdarīs vienkārši izcili, jā, manā vietā. Tā kā arī šāda ir tā miedarbība, kādā vadītājs var iegūt, lai viņš, arī neaizraujas, jā, ar pilnīgi visu, jo, manuprāt, bišķītas par tiem amataprakstiem domāju un esmu aizdomājusies jau kādu laiku atpakaļ, ja, kad, kā klasiski amataprakstos, ja mums tur arī viss kaut kas tiek salikts, ja. Visu, ko var salikt, to mēs saliekam, bet vai tas atbilst un vai tas vispār vienam cilvēkam ir iespējams? Ja, un es tā raugos tādā, ja, tuvākā, tālākā nākotnē, ja, ka tie amatapraksts, viņi būs jāpārveido uz tā cilvēka stiprajām pusēm vairāk, ja nekā salikt visu, un pēc tam gaidīt to, ko nevar sagaidīt. Paldies tev, paldies. Zini kā, es arī tikai varu padalīties ar pieredzi un piemēriem, jo man šobrīd uz esošo situāciju formāli nav, bet jāatzīst viens no veiksmīgākām komandām, kuras es vadīju, bet es pēc tipa esmu atkarībā no lomas vai no atbildības, vai no DI, vai no DC, man aiziet kādā mirklī, un man jāsaka, ka visveiksmīgāk mums izdevās strādāt komandu un integrēt šos mērķus bija tad, kad man bija atsevišķi vienošanās ar cilvēkiem, kur es palūdzu, lai pievieno. Man bija C, kuram es lūdzu pasaka detaļas vai lietas, par kurām mēs neesam aizdomājušies. Un viņš tiešām jautāja man, vai iepriekšējais lēmums ir spēkā vai nav. Jo es to aizmirsu pateikt, man tas likās pats par sevi saprotams. Vai mums ir kļūdas, ir šeit iespējams vai nav? Un tās ir lietas, par kurām nebija. Un otra lieta, es lūdzu palīdzību, kurā teicu, es redzu tos cilvēkus, bet es viņus nejūtu tik intuitīvi. Iedod man sajūtu, kad kādam jāpasaka paldies, varbūt kāds jau taisās raudāt vai kādas ir, bet bez pārmetumiem, bet palīdzi man. Un jāsaka, es bija interesanti, tas saskanēja ar šo cilvēku talantiem. Un viņi arī kļuva laimīgāki, jo nevis viņi pārmeta man vai komandai, ka mēs neesam cilvēcīgi, bet viņi bija iesaistoši un pauzītē nāca un Latvijas sakot pačukstēja mums. Jā, tā kā šis bija tāds, es varēju norizonēt ar šo piemēru. Jā. Un otrs, ja es varu tādu, mums bija interesants projekts ar vienu klientu, kurš darba aprakstus transformēja, viņš bija nosaucis to dokumentu par efektivitāti. Un tur nebija viena lieta, ko es tagad papildinātu, ja es pēc sarunas ar tevi. Ja viņš bija nosaucis to par efektivitāti, par tādu īsu A4 aprakstu. Pirmkārt, absolūtai skaidrībai. Tu esi šeit, kāpēc tu šeit esi organizācijā? Tavs tiešais vadītājs ir, ja mentors tāds bija, tad ir. Ikdienas lietas, ko pirms bāze, bet tās lietas, kas mēs no tevis sagaidām, ir ar aktivitātēm, ir. Un attiecīgi viņi atjaunojuši efektivitāti uz gadu. Jā, viņi uz gadu, lai cilvēkam, jo tās lomas mainās, pieredze mainās un divas lietas. Bet tas, ko es vēl šobrīd pievienoju, ir cilvēcīgi. Ja mēs tādā efektivitātē spētu pielikt arī talantu, un to attīstības projektu savienot, man liekas, būtu ģeniāli. Man liekas, būtu ģeniāli gan organizācijai, gan pašam cilvēkam. Jā, gan pašam cilvēkam. Jā. Turši, paldies. Paldies, ka rosini arī mani domāt un atcerēties šīs lietas. Paldies, Inga. Inga, dodamies tālāk. Tas, ko es aicināšu tev šobrīd skaties, tātad vēlreiz tas mūsu uzdevums ir, skaidrs, ka es varbūt iziešu no pāris hipotēzēm, tā viena no hipotēzēm, kāpēc vajag tos mērķus. Protams, ka tas rada zināmu spiedienu. Ja, zināmu spiedienu komandai, tas ir viens. Citreiz tas ir no angliski, kas saucamais benchmarks, vai pret ko mēs mēram mūsu sniegumu kaut kur. Ja? Un tad vēlreiz tam ir racionāli iemesli, kāpēc tiem mērķiem ir jābūt un tiem mērījumiem. Ja? Bet tas, ko es tev aicināšu pastīties, redz, arī mēs šajā sarunā esam pieminējuši it kā pašsaprotamas lietas, kā strateģiskā sapulce, kā 1-pret-1, kā atgriezniskā saite, kā sadalīt komunikāciju, dažādus rīkus. Iedod man no savas puses, ne tik daudz pareizi teorētisko, bet tavuprāt, kas ir tās strādājošākās, es lietošu vārdu prakses, strādājošās prakses, kuras vadītājiem vai komandai būtu jādara, lai integrētu tos mērķus gan gada sākumā, gan ikdienā. Kas tavuprāt ir tas centrs un tās populārākās, efektīvākās lietas, kas strādā? Jā. Ja tur tehniski pareizi, kā to izdarīt, kur to izdarīt, ja, to es tagad vispār par to negribētu sākt, bet es gribētu sākt atkal ar to, kāpēc mēs gribam darīt un ko mēs gribam sasniegt. Jo, ja šī sadaļa nav skaidri, šī vīzija, ko vadītājs vēlas
jā, nav tā kā skaidri noformulēta un arī paskaidrot, kāpēc un ko tas mums dos un tā tālāk, tad šeit jau mums sāksies diezgan liels bardaks. Bet visefektīvāk, protams, es teiktu, lai kāda arī nebūtu vadītāja mērķi, un viņiem ir jābūt, jo vadītājs nāk ar vīziju, jā, un viņš redz tur, kur viņš grib nonākt, vienalga ar komandu, ar organizāciju, tā joprojām, ir svarīgi iesaiste, jā, jo, lai mēs tiešām uztveram, ka cilvēks komandā ir dzīves radījums, kuram ir arī domas, viņš arī grib būt daļa no šīs veiksmes, viņš arī grib iesaistīties, viņam ir arī idejas, visiem ir idejas, jā, citam spontānāk, citam lēnāk, bet visiem ir idejas, un mēs jau zinām, kā ar varu vai ar uzspiešanu, mēs neko nepanāksim, jā, un tas ir absurdi vēl turpināt domāt, ka es tagad tev iedošu un tu darīsi to, ko es tev iedošu, jā. Tāpēc visefektīvāk ir, teiksim, gada sākums, jā, piemēram, šobrīd ir šie lielās vīzijas, ko vadītājs redz, un tad iesaistīt komandu, kā kopā mēs varam salikt, balsoties no lomām, no mūsu atbildībām, kas mums ir jādara, kā mēs kopā viņu varam sasniegt. Un tā iesaiste būs pati efektīvākais veids, kā vispār mēs varam tik daudz ko kopā pamanīt un ieraudzīt, un pat vēl man ir bijis, jā, tas prieks un gandarījums, kad es no darbiniekiem mācos saskatīt, ja tā kā tu minēji arī par šo te C stilu, ja, kurš tāds vienmēr ir kritiskāks, ja, kurš vienmēr piekasās, ja, bet no šiem var iegūt tik daudz arī brīnišķīgi atbalstu, ieraudzīt tiešām, vai mēs pārāk kaut kur neskrienām pa gaisu, ja, bet vai tiešām tur ir segums, un vai tiešām tur nevajag vēl kaut ko, ja. Bet kopā, īpaši, ja vēl komandā būs šī dažādā disku uzvedības stila dažādība, pārnājot mērķus, ko mēs gribam sasniegt, kā mēs tur gribam aizkļūt, to varēs izdarīt, iegūstot tik daudz lietas. Pirmais iesaist, tāpēc, ka visi būs izteikušies, visi būs dalījušies, padomājuši arī par to, kā tas attiecās caur viņu pozīciju, lai sasniegtu šo mērķi. Un turklāt, ja vēl aicināt katram, ja varbūt arī izteikties, ja kā tu minēji caur savu piemēru, kas ir tas, kas varbūt izskatās neiespējami vai nepatīk, vai vēl kaut kā, ja ieraudzīt caur šo kritisko pusi. Un man liekas, ka šis fonā ir izveidots kā tāds pamats fundaments. Es teiktu, ka visas nākošās darbības, kur mēs tiekamies ar komandu reizi ceturksnī pārunāt, vispār, kur mēs esam nonākuši vai esam nonākuši mēneši ietvaros, tur nedēļu ietvaros, viss tas tīri tehniskā uzraudzīšana, tas jau paliek jau pēc tam, kā to veikt. Bet tas sākums ir ārkārtīgi būtisks un svarīgs. Paldies tev, paldies. Es domāju, ka viens arī no maniem personīgiem ieguvumiem no šīs sarunas bija tāds labs atgādinājums legalizēt un pastiprināt šo jautājumu, kāpēc. Arī daudzās teorijās viņš ir un skaidrs gan motivācijā, gan attīstībā virzienā. Man atnāca atmiņā, bija kāda igauņu komanda, kura bija arī uzlikusi jautājumu, kāpēc sapulču telpā, jo viņi bija legalizējuši to tādā veidā, ka katram bija iespējas pajautāt, kāpēc es šeit esmu. Un citreiz mēs nezinām, kāpēc, un tur ir jāpasaka, tu šeit esi, lai 50 minūtes klausītos, tas ir konteksts, un 10 minūtes beigās, jā, diemžēl, bet tas ir tavs kāpēc. Bet jāsaka arī tāds legalizēt, padarīt kultūrā šo jautājumu, kāpēc, kur neviens neapvainojās, kur nepārliecinās, kur vadītājs pajautā, kāpēc tev ir svarīgi, kur cilvēks var pajautāt, kāpēc, kur 10 vai 100 reizes gadā var pārjautāt. Tāpēc, jā, šis tiešām maģiskais lielais jautājums ir tā, man liekas, viena ļoti liela atziņa. Legalizēt vai iekļaut kultūrā to jautājumu, kāpēc, jā. Un otrs, jā, es arī no tevis paņēmu šo, es teiktu līdzīgi, kā tu iepriekš teici, ka ielikt darbinieks un komanda ir prioritātē, tad šobrīd ielikt prioritātē vārdu kopā. Jā, jo skaidrs, ka mums nav laika un iespēja visam izsēdēt, sapulcēs vai darīt, jā, bet vismaz noteikti arī starta periodā, kamēr mēs esam sākuši, un tad jau tur ir projekta komandas vai katram ir sava organizācija, tad es domāju, ka jā, šeit arī būtu. Jo katram vēlreiz cilvēks grib darīt labu. Jā, cilvēks grib darīt labu, un mums ir jārada tā vide. Jā. Ļoti labi. Jā. Jo es viens vēl teikums, ka jā, ļoti bieži mēs saskaramies, arī mūsu klienti dalās un lūdz padomu, kad pat arī komandas ietvaros nesaprot, ko katrs dara.
Jā, nu tieši tā, un tad man jautājums ir, kāds nāks, ka nesaprot, ko katrs dara, kāds var būt vispār, jā, tad jūs neesat vispār satikušies, jā, un tad tas jau tiek radīts, ka darbiniekam, nu, īsti neveiksies, jā, jo mēs nekad neesam solo, mēs esam visi tik ļoti saistīti, lielākā, mazākā mērā, jā, un tas pat arī blakus nodaļas, jā, ļoti bieži, cik vērtīgi ir satikties ar kādu blakus nodaļu, ar ko visvairāk sanāk sadarboties, un arī šeit, jā, padalīties, kāda ir mūsu mērķi, kāda ir jūsu mērķi, kā mums tie mērķi satiekās, jā, nevis iet tādām vientuļām salām, un tad brīnās, ka ienāk nav sadarbošanās, nav izpratne, katrs vēl deķīt savu pusi, sākās konflikti, jā, kas ir loģisks, ja tāds ritējums, un tā tālāk un tā projām. Tā kā tā ir tāda jau neveiksmes, jā, starta pozīcija, ko es aicinātu vienmēr izvērtēt un tomēr ieplānot šīs te kopā satikšanās, kopā izrunāšanās, jā, kā tādu vienotu izpratni, lai mēs varam iet uz vienu kopīgu mērķi. Tas ļoti, ļoti labi. Atkal tikai varu norezonēt, jo tas, ko es arī, kamēr tu stāstīji, saklausīju, ka jā, ļoti bieži arī mums gan vadītāji, mēs, arī gan es, gan arī citi, intuitīvi mēs cīnāmies jau ar sekām. Cilvēki saka mērķi, mēs nesadarbojāmies, es nezinu, tad tās un tas sekas, un tad racionāli mēģinām risināt sekas. Uztaisīsim jaunu Slack kanālu, uztaisīsim tur jaunu kaut ko, bet mēs nepājam to arī cēlonī. Kas cēlonis būtu, ka mēs bāzē nesam izrunājuši, kā mans mērķis ietekmē tavējo, kāpēc manas nodaļas, tavas nodaļas sniegums ir svarīgs manējai, mēs jau bāzē nesam to izdarījuši, vai ne? Un atkal vēlreiz to nevajag ilgi, bet to vajag sinhronizēt. Jā. Forši, paldies tev, paldies. Jā. Ingu, man ir noslēdzošais jautājums, es virzos noslēdzošajai, jo tad mēs tomēr šos mērķus un komandu skatījāmies ar tevi šajā sarunā no vadītāja viedokļa. Ja? Un būsim atklāti, ne visi vadītāji izdara savu darbu, ne visi uzskata, ka tas ir svarīgi. Un iekāpjam tagad tā cilvēka kurpēs, kurš labprāt realizētu vismaz daļu no tām lietām, kuras mēs runājam, un tomēr vadītājs ir kāds viņš ir. Viņš saka, es taču jums nosūtīju pagājušā gada novembrī, par ko mums vēl jārunā kaut kur. Ja? Ko un vai tavuprāt cilvēks var darīt, ja vadītājs to nedara, vai ja komandā, varbūt vēl sarežģītāk jautājums to ļaušos pielikt, ja uzņēmuma kultūrā tas varbūt nav tur tā iekļauts, ja, bet primāri līmenī, ja vadītājs to nedara, ja, vai tev ir kāds ieteikums šim cilvēkam? Jā, tādas, šo uzdod, un es uzreiz varu daudz piemērs atcerēties, jā, vai arī kur man ir klienti prasījuši, ko tagad darīt, ja, kā man tagad iet, jo es redzu un es gribētu, un tā. Brīnišķīgi es teiktu, ka šo savu dzirksteli, jā, deksmi gribēt, jā, savus talants. Es pieļauju, ka tas būtu ļoti daudz, kas saistīts ar to, kā es gribētu vairāk, jā, izpaust savus talants, vai arī vienkārši es redzu, ka to var optimizēt vai darīt savādāk, un tāpēc, ka man ir pieredze un tā tālāk. Un ja vadītājs nav iesaistījis vai es neesmu daļa no kaut kāda varbūt lielāka uzdevuma vai projekta, es teiktu, nekautrēties, nebaidīties, jā, bet iet uz sarunu, iet pie vadītāja. Tagad kā iet, lai nav tikai tādas emocijas, es gribētu, man arī liekas, ka būs forši, un es forši, jā, bet mazliet apdomāties, atkal tā kā izvērtēt, jā, ja es to piedāvātu, ka es to varu darīt, jā, vai tas tā ir, vai tikai man tāda sajūta ir, jā, un viņai nav nekā tāda īpaša seguma, bet tā izvērtēt tīri, saprast caur stiprajām pusēm, jā, es redzu, man ir bijusi pieredze, es redzu, ka es to varētu, jā, un kaut vai kā atbalsts būtu vienalga. Un tad iet pie vadītāju sarunu un ļoti atklāt teikt, jā, kad es esmu pamanījis, kad ir tur kolēģi piedalās kādā projektā, un es esmu novērojis, un varbūt man ir nācies dzirdēt, ja, ka tur varbūt kaut kas neizdots, vai tur vēl kaut kas atkals, bet es redzu, ka es labprāt varētu iesaistīties, un tad pateikt ļoti precīzi, ko darīt, ja, kāds būtu risinājums. Ja jūs redzētu, ka es varu arī iesaistīties tajā procesā, tad es varētu garantēt, ka, varbūt ne ar tādiem stipriem vārdiem, ja, bet censties, kad panākt vai palīdzēt, ja, un kādu risinājumu tas varētu dot, vai beigās kādu rezultātu tas varētu dot. Ja. Ja
Un šis ir svarīgi un nekautrēties, tāpēc, ka nevienmēr vadītāji ir pamanījuši mūsu stiprās puses, jā, varbūt ir bijuši objektīvi iemesli, darbinieks nesen ir sācis, jā, vadītājs varbūt ir aizņemts ar kaut kādiem tiešām lielu pārmaiņu uzdevumiem un tam līdzīgi, tad nekautrēties nākt ar šo sagatavoto sarunu ar konkrētiem piedāvājumiem, risinājumiem, jo varbūt tad viena puse ir vadītājs pat novērtēs, re kā atnāca, re kā dalās, re kā saskata, ja un vēlas iesaistīties un iespējams ļaus piedalīties, bet varbūt te ir arī kaut kādi citi objektīvi iemesli, kur teiks, jā, paldies, ka tu izrādi interesi, bet, zini, man padomā kāds cits projekts, reku martā būs tas un tas, un es, jā, un tā tālāk. Bet es esmu vienmēr saskatījis, ka šī iniciatīva, šī, nosacīt drosme, ir vienmēr bijusi kā pozitīvs indikators, jā, varbūt tas nenotiks uzreiz, varbūt ne konkrētā projektā, bet tas, ka darbinieks vēlas kaut kur iesaistīties un mainīt, jā, ir vienmēr bijusi iespēja, jā, to agrāk vai vēlāk veidot un darīt. Bet, ja tu minēji par to, ka tā uzņēmuma kultūra un tā tālāk, ja aiziet uz šādu sarunu, īsti viņa neizdodas, jā, un vadītājs varbūt saka, klausies, ko tu te nāc, tērē man laiku un iedomājies, ka tu vari nezinu ko izdari, jā, tur, to, ko tu tagad, kaut kā, jā, reāli varbūt noplacina, tad jāskatās, jā, vai šī uzņēmuma kultūra atbilst šī darbinieka vērtībām, jā, jo, te nevarēs ar vērtzinamām cīnīties, ja, piemēram, organizācijām nav vēlme atbalstīt iniciatīvu un nav vēlme atbalstīt iesaisti, ja? Drīzāk nāc, dari, ko es tev pateikšu, un lai ir, jā, miers. Un ja darbinieks vēlas tomēr un grib iesaistīties un vairāk paveikt, ja, un atbalstīt, tad es teiktu, tad jāskatās, varbūt, kad jāmeklē cita vide, cita organizācija, ja, ka tas īsti vienkārši arī nekad neizveidosies, jo, mēs nevaram satikties ar pretējām vērtībām. Paldies tev, paldies. Es tikai varu norizēt no vadītāja lomas, ka šāda iniciatīva vienmēr tiek novērtēta, pat ja ne uzreiz, bet jebkuros pārmaiņu vai iespēju brīžos, tu paturi prātā vai tu skaties uz tiem cilvēkiem, kas ir kaut ko gribējuši. Un otrs tikai varu norizonēt, ka tā ir arī tāda adekvāta, korekta pieklājības saruna, un tas, ko es sadzirdēju arī tev, kā nākt ar šo savu ierosinājumu kā. Jo, protams, ka neviens vadītājs negrib dzirdēt tikai problēmu, ka mums nav stratēģijas vai nav komunikācijas vai kādas, bet ja cilvēks saka, es redzu, ka to varētu izdarīt tā, pat ja tas ir bez rezultātu garantijas, man liekas, ka jebkurš pieaudzis vadītājs tikai aplaudētu, ja viņš to pat neizrādītu skaļi, viņš būtu priecīgs. Jā. Paldies. Inga, ko mēs šai sarunai liksim punktu pirms atvadīties, es tādu nelielu kopsavilkumu no savas puses, un tad es aicināšu tev pateikt tādus noslēgumu vārdus, vai kas tev pašai palicis prātā ir, ka jā, tas, ko es gribēju teikt, ka mani tiešām norizonēja tādu varbūt dziļāk par to, kad aiz katra mērķa stāv šie cilvēki, viņi tur ir, un es mēģinu arī kaut kur fiziski viņus vizualizēt šajā sapulču telpā vai kur citur, tie ir šie cilvēki. Otrs ir, man noteikti paliek šis vārds, kāpēc, tad kaut kā es teiktu, ka lai arī koncepts ir zināms, un es viņam ticu gan privātā, gan profesionālā līmenī, bet es teiktu varbūt vairāk viņu legalizēt, integrēt, padarīt viņu kaut kādu dabīgāku iekšpusē no visādiem jautājumiem, lai viņš ir tāds pozitīvi veicināšs. Jā. Trešais kopā noteikti, jā, it sevišķi sākuma posmā, gada sākums kopā, kur mēs varam pastīties no dažādiem griezumiem. Jā. Un tā beidzamā noslēdzošā lieta, jā, ka es pēc būtības atļaušos atkal no tās savas šaurās skatu prizmas paskatīties, ka ja es biežāk esmu domājis par to, kā mēs izvirzam mērķi un kas būs tās ikdienas vadības sistēmas, lai viņus uzturētu, tad jā, es arī sadzirdēju kā trūkstošu elementu, ka kas tad būs arī tie mehānismi vai tie veidi, kā mēs sinhronizēsimies. Jā? Vai mēs izrunāsim pa vidu vai vienreiz kvartālā vai tās formas jau ir dažādas mūsdienā, bet jā, tā sinhronizācija dažādām funkcijām, dažādām atbildībām arī. Tā kā jā, vismaz man personīgi bija liels iegūms. Inga, kas būtu tavs kopsavilkums šajā sarunā? Jā, paldies. Tu esi izvilcis tos atslēgā
atslēgu vārdus vai tos stūrakmeņus, ja, kas, manuprāt, ir tas, kas var veicināt pēc iespējas labāk šo te satikšanos vadītājam, sasniegt mērķus un to darīt kopā, jo es vienmēr esmu ticējis komandas darbam, es to pat piedzīvojis, ka gan kā vadītāji, gan kā darbinieks, kā tas ir, ka mēs kopā varam caur sinerģiju iegūt, gan mācīties, gan arī sasniegt vairāk. Un es teiktu, ka to vajadzētu vienmēr paturēt prātā, ka ja es esmu vadītājs un man ir komanda, tad es vadu komandu. Un es to daru, saprotot, kas ir mana komanda, arī vai viņi saprot savu kāpēc, jo ļoti bieži arī mēs varam šeit ar darbinieku parunāties, vai tu esi sapratis sava amata arī misiju. Jā, un vai šī misija saskana ar tavu, kāpēc to es atnācu organizācijā tieši šo uzdevumu veikt. Ja šis sakrīt, tad tur vienkārši viss ies uz priekšu. Un to es arī novēlu, nevis kaut kā skatīties tehniski, kaut kā ātri kaut ko aizpildīt, vakāni skatīt kaut kas būtu, bet iedziļināties un lai vadītājiem patīk cilvēki, ka viņš ir ieinteresēts savos cilvēkos, viņos pamanīt to labāko un kā palīdzēt attīstīt to labāko, lai tā interese ir dabiska. Un tad izdosies. Es vairs neredzu, pārējais ir tikai tik tehniski, kā lietas saprast. Tā man tā šķiet, un man tā ir, es esmu pati piedzīvojis, un es arī redzu, ka daudz vadītāji, kur iziet ar šiem principiem, iegūst ārkārtīgi daudz veiksmes stāsts, par ko man prieks. Paldies tev, liels. Ja iepriekš sarunā tu minēji 2 kritērijus, mirdz acis un plūst enerģija, tad šis ir tavs talants. Es jūtu, ka mirdz acis un plūst enerģija. Inga, paldies liels. Paldies liels par šo sarunu, uz tikšanos un sadarbību. Paldies visiem klausītājiem, kas veltīja savu laiku šai sarunai. Paldies. Paldies jums liels. Paldies, Valter. Visu labu. Atā.